Saldus novadā Aina Muša lielogu dzērvenes audzēja jau 16. gadu. Savulaik iesākus ar nelielu lauciņu, šobrīd tas sasniedzis 2,5 hektārus, bet būšot vēl vairāk, atzīst saimniece. Daļa ogu tiek realizētas svaigā veidā, bet daļa pārstrādāta sukādēs un sulās. Šoruden ar līderu programmā gūto finansējumu iegādāta jaudīga sulu spiede, ietilpīga saldētava un ogu smalcinātājs, kas ir liels ieguvums un būtisks atspaids ogu pārstrādes procesā. Te ir maļamais un spiežamais. Te mums maļās vanniņās, un tad te šļauciņa. Un tad te vēl caur marlīti izkāšu marli, jo kādreiz kāds kriksītis pieiet klāt. Izkāšu un ar krāniņu lejam pudelēs un viss. Pudelītē ir litrs ogas, ja? Te ir 330 mililitri. Un šeit ir litrs. Mēs vienkārši tā tirgojam. Litrs sulas un cik tur vajag to ogu tad? Tad ir 3 litri. 3 litru ogu. Jo mēs rēķinām tā, cik litru ogas, tik būs mazās pudelītes. Nu, un te ir 3 mazās pudelītes. Mēs spiedām sulu. Mēs braucām gan pie Ligits Razgals, braucām uz Jelgavu pie viena tāda Māra. Mēs pie citiem braukājām. Un tā bija gan laiks, gan degviela. Viss tas bija. Un kā tas sadūšojoties, ka tomēr vajadzētu savu sulu spiedi un to griežamu aparātu ar? Tāpēc, ka tā nepatīk tas krāmēšanās gar cilvēkiem. Tas jau nenozīmē, ka mēs tagad šodien varam izspiest. Mums ar tiem cilvēkiem jāsazinās. Viņi tai dienā nevar. Tad ir jāatliek. Tad atkal uz tirgu vajag jau to sulu un nav mums. Un beigās var paiet 1 nedēļu, otra, kad nevar. Nevar saskaņot cilvēkiem, varbūt viņi tai brīdī spiež sev sulu. Nevar, viņi nevar paņemt. Un saldētavs arī. Man ir bijis visādi. Ir vienkārši stirpās ir bijis bērts laukā. Un mēs gaidām salu, ka mums sasals, un tā mēs viņus tur tīram un ņemamies. Man ir bijis, ka es vēl maijā tīru ogas, ka man vēl stirpa rogā. Darbīgajai un uzņēmīgajai kundzei ar dzērviņu audzēšanu un to pārstrādi vien nepietiek. Lai dažādotu produkcijas klāstu, tiek audzēti ķirbji, iepirktas cidonijas, arī raberberi, kas pārtop gardās sukādēs. Te roku darbu atvieglo smalcinātājs. Piemēram, es 550 kg nopirku cidonijas. Ja? Kāpēc es vienu maisu griežu? Es vēl varu paņemt meitenes kādas palīgā. Ja? Tas ir ilgi. Ja kāds zina, kas ir kaut vai spaini, sagriez cidoniju. Tas, ko zina. Jā. Rokas jau vienalga, jau ir nogrieztas līdz beidzamām ar visu ko citu. Bet tā. Tad te 3 maisus. Es varu iemest uzreiz saldētavā. Tagad tās cidonijas es esmu nopirkus. Viņas atved ļoti skaistas. Rītā jau ir viens brūns punkts, nākamā dienā viņi jau vēl lielāki. Tad jau 4. 5. dienā tur jau kāds ir sapuvis. Viss, bet tad, jo es ātrāk viņas dabūju pēc saldētavas, jo mazāk man atbirst. Es gaidīju viņa šausmām, kas būs un kā būs. Bet man patika. Un ābolus arī var smalcināt. Es nezinu, es vienkārši paņēmu kā nodemonstrēšu. Pieņemsim, ka šīs ir lielas cidonijas. Jā, bija jau ar dažas tādas. Liek te vidū tāds āķīts. Es tagad ir viens. Cidonijas es liku 2 pat. Ar vienu griezienu man bija 16 daiviņas. Ja kāds grib pamēģināt, tas pat nav grūti. Es varu pamēģināt. ņem. Es mēģinu. Viņš man aizrāva. Ik pa laikam es ar cepumu mēļu šitās vietiņas, tas sāk strīķēties. Tāda cepumu mēļiņa ar vatīti, te tā šito te vien. Un tad. Viss. Jā. Un tagad man to es pēc tam, bet tai brīdī nav laika, vienkārši griežu. Tas ir ražas laiks, man ir dzērveņu laiks. Ja tas būtu tikai viņām, bija, kad man pagadījās laiks, es sagriežu tādu vanniņu, ja? Un es ņēmu un izdarīju visu to, ko pēc tam izdaru sasalušām. Protams, tad nesalst rokas un daudz ātrāk. Un sēkliņas labāk atbirst, jo tā sēkliņa ir piesalus jau. Bet man ir tomēr tas svarīgākais ātrāk nebūt saldētavā. Kā atklāja Mušas kundze, tad, lai iegūtu garšīgu sulu un sukādes ogas, vispirms jāsasaldē. Līdz šim nācies iztikt ar 3 mazajām saldētavām, tagad prieks par ietilpīgo 18 kubikmetrīgo saldētavu, kas jau arī kļūstot par šauru. Veselīgie Ainas Mušas ražojumi esot pieprasīti Rīgas tirgos, īpaši pirmsvētku laikā. Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skolā hokejs ir viens no favorītu sporta veidiem. Brocēnu sporta centra ledus hallē hokeja spēle apgūst ap 100 audzēkņu. Bez intensīviem treniņiem būtiski ir arī sadzīves apstākļi.
Līdz šim bijušas grūtības ar sporta tērpu glabāšanu un to žāvēšanu. Taču no šī mācību gada sākuma 2 grupu audzēkņi var izbaudīt jaunas ērtības. Speciāli iegādājāmies šos te skapīšus, kā arī ierīkojām tādu diezgan nopietnu aprīkojumu, ventilācijas aprīkojumu, lai šīs te formas izžūtu. Jo iepriekš bija tā, ka mums nebija, kur viņas izklāt, telpas bija ļoti mitras, un bērniem tā intensitāte ir ļoti liela treniņiem, viņi nespēja izžūt. Viņi principā no treniņu uz treniņu vilks mitras drēbes, un šobrīd šī situācija ir atrisināta. Bērni izklāja drēbes, izžāvējot viņas uz nākošo treniņu, uz nākošo dienu, jo viņas ir sausas, un bērni priek var iet, un nav nekādas problēmas. Mums ir 2 ģērbtuviņas šādas, pēc skaita viņas ir 36. Tad 2 komandiņām gandrīz nepilni. Tur ir bērni, kur var mājās, bet pārsvarā 2 komandām mums šie te skapīši ir nodrošinājuši šo te iespēju. Tā kā skolas budžetā šādu būtisku uzlabojumu veikšanai līdzekļu nav bijis, tad meklēti risinājumi. Kā atzīst skolas direktori, riskējuši un rakstījuši projektu līderu programmā, kam arī gūts finansējums 9,5 tūkstošu latu apmērā. Radītās ērtības jau paguvuši novērtēt jaunie hokejisti. Jā, tad mums bija jāved visu laiku mājās, un tagad mēs varam vienkārši atstāt. Tu mājās bija jāžāvē tās drēbes? Jā. Cik smags tas ekipējums ir? Tev tā lielā soma droši vien bija jāstaipa no rītiem. Mums jau somām ir ritenīši, bet tā, jā, bija smagi. Cik bieži tev ir treniņi, pastāst? Tā 4 reizes nedēļā, citreiz 5. Tavs ekipējums ir tātad, kas atšķirībā no citiem? Citiem nav tik lieli tur tie ceļu sargi, jā? Jā, man ir lielāki ceļu sargi, plecu sargi, var teikt, viss lielāks. Līdz šim, kamēr nebija šitie skapīši, kā tev bija tam drēbēm? Tu arī nesi mājās žāvēt? Tā kā es atnācu, tad vēl man tas bija vēl tur. Es nenesu. Es atstāju kaut kur. Vienmēr izžuva? Ir tā. Kā kur reizi. Un kā ir tagad? Tagad viss labi žūst. Atnāk treniņiem, citreiz sakalt, nevar pastāvēt. Daudz labi izžuvis. Es dzīvoju dzīvoklī, man nav kur to somu izžaut. Tagad es atbraucu, aizies savu žāvētavu, viss man formi ir izžuvuši, tev pašam savs skapīts, kā piemēram NHL, KHL, kur katram spēlētājiem savs skapīts, savs mantas sakārto un viss tas. Jūties kā reiz augstākā līmenī spēlējot, ja tev savs mantas, kur nolikt un viss pārējais. Man ir plāns uz Rīgu iet uz speciālo hokeja skolu, tā kā pilnveidot savus hokeja gaitas. Tad tas nozīmē, ka tu būsi pilntiesīgs hokejas dienās? To laiks rādīs, protams, tur jāiegulda smags darbs un viss tas pārējais. Tagad piedalīšos kandidātos U16 izlasē, tad Volvo kausā esmu uzvarējis. Tā, bet arī starptautiskos turnīros esam ieguvuši godalgotas vietas. Latvijas čempionātā šogad spēlējam fināla grupā, un mums ir visas iespējas tikt pie medaļām. Atliek vien novēlēt jaunajiem brocēnu hokejistiem neatlaidību sportisko panākumu kaldināšanā, savukārt skolas vadībai turpināt rakstīt un īstenot jaunus projektus.